šogad savu 30 gadu jubileju svin Daugavpils vienības nama Latviešu un latgaliešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopas Vātra. Jau šo sestdienu vienības nama koncertzālē notiks jubilejas koncerts, kurā kolektīva dalībnieki izdziedās un izdansos savu iemīļotāko repertuāru no 30 gadus krātā dziesmu un deju pūra. Vātra savu darbību ir uzsākusi 1994. gadā un toreizējā Daugavpils ekoskolā. Kādreiz tas tika dibināts kā bērnu kolektīvs, un tajā darbojās bērni vecumā no 3. klases līdz 6. klasē. Bet, kā ir zināms, bērni aug, izaug un atstāja savas mājas un atstāja arī ekoskolu, un līdz ar to pienācās kolektīvam mainīt. Kādu laiku mēs darbojāmies arī Augšdaugavas novada kultūras namā Vārpa, un jāsaka mīļš paldies par šīm jaukajām un siltajām mājām. Un arī šie gadi paskrēja ātri, un kolektīva sastāvs nomainījās, un radās daudz jaunu sadarbības programmu ar kādreizējo Latviešu kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvu Sābri. Svātra un Sābri radīja jaunas koncertu programmas ar latviešu skatuviskajām dejām un dzīvo muzikālo pavadījumu. Sadarbība veidojās tik cieša, ka ar laiku abi kolektīvi sauga vienā spēcīgā folkloras dziesmu un deju kopā, kas ne tikai izzina, saglabā un popularizē Dienvidlatgales nemateriālo kultūras mantojumu, bet ar savu augstvērtīgo sniegumu nes Daugavpils vārdu tālu aiz Latvijas robežām. Viena no nozīmīgākajām Svātras iniciatīvām nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā ir Latgales folkloras skola. Jau vairāku gadu garumā, pateicoties Latgales kultūras programmas finansiālam atbalstam, gan pašiem Svātras dalībniekiem, gan ikvienam folkloras kustības interesantam ir iespēja apgūt tradicionālo instrumentu spēli, tradicionālo dziedāšanu un dejas pie Latvijā pazīstamiem un atzītiem etnomuzikologiem un horeogrāfiem. Svātra no latgaliešu valodas nozīmē nojauta un nojausma. Un mēs tā kā vienmēr esam teikuši, mēs savā svātrā gribam parādīt, kāda ir mūsu nojauta un nojausma par mūsu senču dzīvi. Un paskatoties šobrīd jau ar 30 gadu pieredzi, es gribētu teikt, ka nojauta un nojausma ir ļoti labi, bet zināšanas, kas ir daudzu lietu pamatā, tās šo nojausmu palīdz radīt pilnvērtīgāku un bagātāku. 30 gadu laikā Svātras pulkā bijis 81 dalībnieks. Šobrīd kolektīvā aktīvi darbojas 30 dalībnieki. Gadu gaitā kolektīvs kļuvis par lielu draudzīgu saimi, kur dalībnieku pulkā sanākušas veselas ģimenes. Jāpiebilst, ka jau 2. sezonu Svātras paspārnē darbojas arī bērnu folkloras kopas Vātriņa, un katru sezonu kolektīvam pievienojas pa kādam talantīgam dziedātājam, muzikantam un dejotājam. Svātrā es darbojos kopš šī gada marta. Un es nokļuvu sākotnēji caur to, ka es tradīciju mājā pasniedzu kokas nodarbības, biju kokas skolotāja, un mani uzaicināja arī darboties Svātrā. Ir ļoti ģimeniska sajūta, ļoti ģimeniska atmosfēra, un man ir liels prieks, ka Daugavpilī ir tāda vieta, kas ir gan tradīciju māja, gan vienības nams, kur ir tāds latviskais gars, un varam justies tiešām tuvāki tradīcijām. Jau šo sestdienu 30. novembrī pulksten 16:00 vienības nama koncertzālē notiks folkloras dziesmu un deju kopas Svātra 30 gadu jubilejas koncerts. Tajā skatītājiem būs iespēja baudīt repertuāru, ko gadu gaitā iemīļojuši paši Svātras dalībnieki. Dziesmas dažādos latviešu tradicionālās dziedāšanas stilos un, protams, arī dejas, kadriļas, lanceti un rotaļdejas. Ieeja koncertā bez maksas. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.